Pirmā reize, kad es atbraucu, tas bija īsi pirms izsoles. Es apskatījos, pirmo reizi ieraudzīju, vispār uzzināju, ka ir tāda padara. Apskatījos Paduras muižu, kas bija ar kolonnām, visi tādi skaisti, ienāca iekšā, no te nebija nekas tāds baigs, kā tagad cilvēki daudz saka, kas te ir izdarīts, te ir ļoti daudz izdarīts. Pirmais iespējas bija tāds, ka jā, šeit ir daudz darba, šeit tas viss ir jāsadara, tā tas sākās. Muižas nopirka 2007. gadā no pašvaldības, bija tāda, kad es pirku, bija tāda draņķīgā Latvijas vasara, ziema. Un, jā, viņš nopirka un bija baigi priecīgs. Es domāju, tagad es visu forši sataisīšu, viss notiksies, bet jā, tad sākās finanšu krīze un muiža ilgu laiku stāvēja tā kā netaisīt. Un 15. gadā es sapratu, kā man ir idejas un kā es varu šīs idejas realizēt. Un es sāku atjaunot soli pa solim. Protams, pēc tajā laikā arī gadījās, ka gribējās visu pamest un no visu atteikties, bet kaut kā saņēmos un tā es tagad turpinu. Paduras muiža, daudz cilvēku prasa, vai muiža ir bijusi pamesta kaut kādu laiku, un viņa nekad nebija pamesta. Protams, tas bija tā interesanti tiem, kur redzējuši Pansiju pilī, tas liekas vēl interesantāk, kad es nopirku muižu no pašvaldības, tad pašvaldības pagasts darbinieki saka, zini, kā ir, tur mums dzīvo Edgars, tā kā viņam nav līgums, tas tāpat kā Pansijā pilī, ka inventārs dzīvo, respektīvi. Vienmēr kāds te ir dzīvojis, tikai kaut kādi īsi brīži, kad kādu brīdi kāds muiža ir bijusi tukša. Cilvēkiem ir jāsaprot tās sajūtas, tu nevari tās sajūtas noķert fotografijās, tās ir tās sajūtas, šīs te plašās telpas, šis te anfilāts, šis te estētiskums, kas tā kā katrs stūris ir kā mākslas darbs. Tas ir sajūtas, tas ir tā piederības sajūta, tas ir viens, ko tu tagad vari izbaudīt, protams. Ja tu ej dziļāk, tad tu iedziļinies tajā vēsturē un saproti, ka tie ir 180 gadi, ka šī muiža stāvēs, ka šeit dzīvojuši daudz un dažādi cilvēki. Bet tas, ko tu uzreiz vari gūt, tā ir tiešām tā sajūta, un tu arī saproti gan fotogrāfi, gan filmētāji, un arī parasti viesi, kurus bieži vien saka, ka viņi jūtās tā kā pasakā. Un šeit mans bērns atkal saka, ka šeit ir kā muzejs, tikai visur var pieskarties un visur var apsēsties. Mana lielā vīzija ir radīt gardēžu viesnīcu, kad cilvēki atbrauc un mācās gatavot ēdienas pēc senām pavāru grāmatām. Tas, ko muiža dod, viņa dod to, ka lauki turpina dzīvot, jo attīstoties tehnoloģijām arvien mazāk cilvēks vajadzēs, bet šī te vieta ir kā magnēts, kas pievelk ceļotājus no Latvijas un no citām valstīm. Un tiek dots darbs arī pārējiem visai apkārtnē un tiek pastāstīts stāsts par Latviju visā pasaulē, kas palīdz mums augt. Un arī vietējiem iedzīvotājiem tā ir tāda skaista vieta, kas rada piederības sajūtu, ka viņš aizbrauc, piemēram, kaut kur projām no valsts, tad viņš atcerās, ka viņš ir te Padurē un šeit ir tā Paduras muiža.